Dievam, ka Viņš ir jūs uzturējis un ļāvis jums nodzīvot šodienu. Lai varētu labāk izvērtēt savu uzvedību visas dienas laikā, atsauciet atmiņā šīs dienas notikumus, kur jūs bijāt, ar ko tikāties un ko darījāt. Ja esat izdarījis kaut ko labu, pateicieties par to Dievam. Ja savās domās, runās vai darbos esat pieļāvis kaut ko labu, lūdziet Jēzus Kristus vārdā debesu Tēvam piedošanu ar patiesu nožēlu, atzīstot savu vainu. Un esiet pilns apņēmības nākotnē laboties. Tad novēliet Dievam savu miesu un dvēseli, kā arī visu baznīcu, savus radiniekus un draugus lūdziet, lai Dievs sūta savus svētos eņģeļus jūs sargāt, un ar Dieva svētību dodieties pie miera, kā Viņš to jums paredzējis. Šāda vakara lūgšana, kā arī rīta lūgšana, ir obligāta ikvienam un nav pieļaujami to izlaist. Ar rīta lūgšanu jūs atverat savas dvēseles logu taisnība saules stariem, bet ar vakara lūgšanām jūs to izverat, lai pasargātu dvēseli no ēles sēnām. Pateicieties Dievam, ka Viņš ir jūs uzturējis un ļāvis jums nodzīvot šodienu. Lai varētu labāk izvērtēt savu uzvedību visas dienas laikā, atsauciet atmiņā šīs dienas notikumus, kur jūs bijāt, ar ko tikāties un ko darījāt. Ja esat izdarījis kaut ko labu, pateicieties par to Dievam. Ja savās domās, runās vai darbos esat pieļāvis kaut ko labu, lūdziet Jēzus Kristus vārdā debesu Tēvam piedošanu ar patiesu nožēlu, atzīstot savu vainu. Un esiet pilns apņēmības nākotnē laboties. Tad novēliet Dievam savu miesu un dvēseli, kā arī visu baznīcu, savus radiniekus un draugus lūdziet, lai Dievs sūta savus svētos eņģeļus jūs sargāt, un ar Dieva svētību dodieties pie miera, kā Viņš to jums paredzējis. Šāda vakara lūgšana, kā arī rīta lūgšana, ir obligāta ikvienam un nav pieļaujami to izlaist. Ar rīta lūgšanu jūs atverat savas dvēseles logu taisnība saules stariem, bet ar vakara lūgšanām jūs to izverat, lai pasargātu dvēseli no ēles sēnām. Pateicieties Dievam, ka Viņš ir jūs uzturējis un ļāvis jums nodzīvot šodienu. Lai varētu labāk izvērtēt savu uzvedību visas dienas laikā, atsauciet atmiņā šīs dienas notikumus, kur jūs bijāt, ar ko tikāties un ko darījāt.
esiet pilns apņēmības nākotnē ar Dievu. Tad novēliet Dievam savu miesu dvēseli, kā arī visu baznīcu, savus radiniekus un draugus lūdziet, lai Dievs sūta savus svētos eņģeļus jūs sargāt un ar Dieva svētību dodieties pie miera, kā Viņš to jums paredzējis. Šāda vakara lūgšana, kā arī rīta lūgšana, ir obligāta ikvienam un nav pieļaujami to izlaist. Ar rīta lūgšanu jūs atverat savas dvēseles logu taisnības saules stariem.